Esam Mehu dienas ir klāts, esam it kā gatavi, brauksim, skatīsimies, šodien kuplā skaitā pa lielam esam. Dāvis savu B5 ir atbraucis, tad ir Juris ar savu Golfu atbraucis un, protams, Wannabe S4 Brothers ar saviem Wannabe S4, tūlīt jums viņus parādīšu. Wannabe S4 Brothers. Abiem diviem ir S4 fake Audiki, fake S4 Audi, fake S4 Audi. Kurā, jā? Nevis draģiem. Benzīna fujaks, dīzeli klīnēju un uzlīju. Nav abīdni. Es neesmu rasists. Ko, Juri? Jauni upgrade, jā? Jā, pēc 2 gadu stāvēšanas ir atpakaļ ielās. Kādi plāni? Nobraukt. Nobraukt? Jā. Vakar testās. Vakar testēju līdz 100 3,9 sekundes. Sūdīt, zini, jā? Es zinu, vajadzēja būt labāk. Jaukšu detaļās? Jaukšu detaļās. Vajag citu mašīnu, apnika jau. Vispār nebrauc. Pietiek. Bet pa lielam, ko braucam testējumu šodien, jā? Jā. Un pēc laikiem izstāsta, ka D klase. Jā. Tā kā pēc kvalifikācijas redzēs, visticamāk apstiprināsies. Labi, tiekamies pēc kvalifikācijas. Čau! Pāies pat neļauj. Puncītis sagriezīsies daļa pēdējās puncītis. Jā, labi. Kādu plānu dāvi? Nezinu. Var uzsprāgt turbo, var noraut kādu pusesi, var arī nenobremzēt, jo ABS jāņem nost, lai varētu uzlaunčot. Jā. Nu, Kādu klasu mērķē? nezinu, kāda būs, tāda Molikumu būs. izlasīja par salonu? Jā, Var būt izņemts. laikam, Vinnēs visus Hondas. nezinu. Tur Subārs tā kā tavējais stāv. No to varētu noskrēt. To varētu nosviet? Varētu Tas būtu mēģināt. tā kā obligāti jāizdara. man Nu, liekas. tas būtu tāds- Visi Subāri tev jāuzvar, jā. Tas būtu tāds labs mērķis, man liekas. Liekas Jā. dāvis, lai tu visus Subārs vinnē, jā? Nu, jā, varētu paprovēt. Vecai tradīcija. Es iekāpšu klusumā. Visi man te dzen projām. Kas visi, re, kur Elīna man dzen projām, re, kur viņi sēž. Re, kur viņi ir. Viņi saka, man jāpārbrauc mašīna, ka es esmu stulbi apstājies. Es te pirmais biju. Labi, pofīgi, pārdzīšu. Kas tam man? Ēd, elpojot tos dūmus. Bet jā, pa lielam. Beidzam šo balagānu. Es esmu arī ieradies, viss kārtībā. Nu, ko gaidām? Kvalifikācijas braucienus pa lielam. Kādas manas ekspektācijas? Nu, man nav baigās ekspektācijas šoreiz, tāpēc, kad es neesmu braucis ar viņu baigi. Liekas muļķīgi, ja tikko Zviedrijā Jāni braukāja, tur nezinu, cik stundas no vietas ar to mašīnu. Kas tad pēkšņi ir mainījies? Redziet, ragreisā bija šī savādāk. Tā kā reakcija prasās asums tāds nedaudz uz to slēgšanos. Tā kā vēl plus tā tehnika nav zināms, uzlikām. Pagaid, es neizstāstīju šo faktu. Jā, mums tā kārba, ko mēs uzstādījām virsū, izrādījās, ka nav nemaz tik laba. Jā, kārba izrādījās beigt, otrā roba nav. Es laikam šo nāc izstāstīt. Nu, jā, nāc izstāstīs loģiski. Tad attiecīgi nācās mainīt kārbu uz vienu no vecajām kārbām. Tātad mēs aizvakar ar Dāvi kopā nomainījām kārbu uz vienu no vecajām, kur neslēdzās, bet viņi neslēdzās laikam citu iemeslu pēc, daļa sajūga. Vakardien uztaisījām vēl testu, turpat pie servisa, labi, ka man ir asfalts, paldies asfaltam. Ir kur testēt mašīnas mums tādām īsām disciplīnām, kā startu pamēģināt. Un, jā, nu viss it kā saslēdzās, bet, nu, katrā ziņā šo kārbu es noņēmu nost, jo viņai bija kāda problēma. Tad, nu jā, ar šo beigto kārbu saucamo mēs mēģināsim kaut ko darīt. Pa lielam, jā, gatavība ir tāda, kā viņa ir, bet, nu, tās ir Mehu dienas, tas ir studentu pasākums, šeit nav ko likt lielas ambīcijas uz nezinu kādu mega pasākumu. Ja grib mega pasākumu, tomēr jābrauc uz Drag Race festivālu, tad tur arī ir jābūt pilnā tonusā, un tāpēc vajag šos mazos pasākumus, kur kaut cik nedaudz vismaz patrenēties un iemācīties, jā, startus kaut kādus patrenēt un tā. Dāvs man ņirgājās tagad, bet, nu jā, es jums pafilmēšu tagad viņu. Bet, jā, redz, kā viņš stāv un ņirgājās.
Bet pa faktu man prieks, ka mēs esam tādā kuplā skaitā. Tas ir baigi labi, kad esam vairāk cilvēki un forši, esam TDRs lielāki beidzot, nevis tikai viens ruksīts atbraucis, tomēr ir Juris, tomēr ir Dāvis, tomēr ir Kripsis ar savu bračku junioru. Tā kā, ir kaut kāds kontingents ar dīzlistiem. Protams, kad Statkus banda, jā, Eriks Statkus ar savu blici ir ieradušies šeit. Tā kā, jā, būs jautri, būs forši dīzeļi, es domāju, ka varēs kaut ko parādīt. Klases ir pēc laikiem, tad mans laikam, mana vēlme būtu, lai visi, kā uz katras klases piedestāla būtu kāds dīzlis, tas būtu ideāli. Tā kā, jā, dīzeli uz katra piedestāla. Un ko pa lielam, es gaidu startu. Līga kaut ko pafilmēs no āras, un es kaut ko pafilmēšu no iekšas, un tad mums būs kaut kāds maziņš video atskats. Noteikti īsā epizode atkal, bet kaut kas vismaz būs ko parādīt. Jā, un sākam kvalifikācijas braucienus pa lielam. Pirmā kārta. Stājamies, kur garais mums priekšā ir, kurš nevar izspiest to tā dīzeļu vairāk pa 274 zirgiem, jā, absolūts maksimums esot. Tā kā viņš ar benzīnieku ir atbraucis. Ko, skatāmies, kā man ies. Tur tīkšķis, draugi. Juris blakus. Jurī. Ļoti labi, tad mēs tā kā kvalificēsimies kopā ar savu komandas biedru. Varēšiem pēdāņš kameru ieslēdz. Mums ir video arī no Jura kabineta, vai ne? Jā, bagažnieks vaļā. Bagažnieks attaisās, tas ir kaut kas neredzēts. Es nezinu, vai vispār kaut kas tāds drīkst notikt. Tā kā ar to un patīkmēs, kā iet, slavenējiem, bet tūkā ir Audi 80. Bija kaut kā interesants tas brauciens man. Būšu atklāts. Nelikās ātri. Redziet, es neesmu arī braucis tik ilgu laiku, man pilnīgi tāds nesaprotamais, ko sagaidīt no šitā visa. Viss tā kā strādātu pa lielam. Domāju, ka būs labi. Braucam nākošo braucienu. Es laikam izkāpšu ārā, aiztaisīšu nosu pudelīti ciet. Un par laikiem, jā, uzreiz varbūt es tad parunāšu. Bāc, man pilnīgi tāds tā kā viss triceklīti ir. Tā. 0-100-352. Baigi labi. Dragi, jā. Dragi, bet to tā aizmēs. Es zinu, es te visu laiku sēdēju un teicu, Juri, ieslēdz kameru, bet tu neskaties man pusi. Juri, man ļoti labi priekšrullīšu. Baļē. Man ļoti labi. Cik tev ir? 4 beigās. Baļāmiens, Juri. Bet nebija saķeri vispār. Bet tas viss, wow, personāli best. Jā? Vai bija 1.5? Nebija 1.5, liekas 1.6. Baļē, kā iet. Tāpēc, ka man jāslādās pa vidu un shortshifters palīdz. Tas ir otrais, trešais shifts. Tā pienīs laiks. Jau, šitas bija labi. Man tā kā kaut kāds bakts galā bija. Es nezinu, kas tas bija, bet ķipa iet. Es nezinu, redzēs. Man sanāk 6.33 uzmērīt. Jā. To krasas laiku. Es nebiju ieslēgts. Tos tur 800 tos metrus. Ko, pirmais brauciens aizvadīts. Līga ir uzfilmējis no malas. Kameramēns mums ir. Rezultāti salīdzinoši labi. Ceška, Dāvis. Dāvi nobijies ir ļoti tāks. Reāli es esmu uz emocijām tagad, tā kā man krata, man tricina šausmīgi. Es nezinu, kā tagad es tā, zinu, sen nav tas šitas darīts viss. Jā, man nav iemērījis viņš to te, es neesmu ieķiksējis. Es jau biju atmaties. Jā, tāpēc, ka nav 135 metri. Tev tur citu laiku rādīs. Baļē. Jo es reāli vilku līdz galam. Jā, Juri, būs citi, tas vienmēr ir. Šoreiz būs savādāk, šoreiz būs labāka laika visiem nekā toreiz.
Jā, man bija laikam nomainījies telefons no pēdējās reizes, ka mērīja 135 metrus vai kas, es nezinu, izdzēsies ārā tas tā opcija izmērīt. Un ko nākošajā braucienā? Vēl 2 kvalifikācijas braucieni, tad arī izmērīsim. Ilze, man iet labi. Es atpūšos. Ja, man Ilze tagad uzrakstīja. Sieva. Tā kā tiekamies nākošajā braucienā. Viss ir labi, braucam 2. braucienā. Man te piesaka, tā kā nezinu. Tā kā pasaules līmeņa slavenība. Paldies runas vīriem. Ļoti labs starts. Nebija dragi ieslēdz. Redzēt, es pilnīgi tāds tā kā disorganizēts ļoti esmu. Es nezinu, kas ir noticis. Nu, tas laikam ir tā lielā pauze starp braukšanām. Jo saka, šo braukšanu dragreisu, lai kā jums visiem liktos heiteriem dragreisu, ka tas nav nekas, tu esi kaut kādā līmenī, tas ir grūti. Tas nav tā, ka jūs tur vienkārši, atbraukšu, paspēlēšos un viss forši būs. Ja tu gribi braukt profesionāli, labi, un attiecīgās klasēs pēc laikiem, tev ir grūti, tev ir tā spriedzīt par tiem laikiem, neiebraukt, nepārbraukt, kas ar to mašīnu būs. Tā tikai daudziem liekas, ka tas dragreiss nav nekas, bet īstenībā, tā, kad ir jābrauc, tad nav jau vairs tik viegli. Tad sākās tās protesti, kas tie ir pa klases nolikumiem un vēl nezinu ko. Tā kā jā, šis bija mans 2. brauciens. Vai labāk, es nezinu, bet man bija ieslēgts dragijs. Izrādās, ka viņš tur fonā bija strādājis 5,85 pēc dragija. 0,100 3,42. Ew, draugi. Tas paliek ātrāks. Atceramies, ka man personāla best 0,100 3,2 sekundes. Tā kā mēs esam tuvu pie PB, kas ir 80. Man tas viss strīd. Reāli, šitas ir tāda emocija, tāds 820 stabili 1,6 sekundes. Ideāli. Ideāli. Tā, labi, viss. 2. brauciens pabeigts. Ķeramies pie nākošā. Nu ko, 3. kvalifikācija. Stājamies, braucam. Ielikām lielāku nos džetu. 75 šotu. Nu, cerēsim, ka viss sajies. Paldies visiem, kas atbraukuši klātienē paskatīties. Jūs esat labākie. Atceraties to, jā? Galīgi nogulēja starp. Bet nekas. 3. kvalifikācija izturēt. Mēs iepriekšējā uztaisījām ļoti labu braucienu. Jā, pa lielam forši. Viss kārtībā. Dzenamies tagad malā, tagad gan jau sakārto seglas kārtībā. Visu, un tad mēs varēsim sākt tos izslēgšanas braucienus. Ilgi gaidītos, vai ne? Dragijs mums bija piekonektējies, kā jums liekas, laikam jau, ka nebija. Piekonektējies, jā, nebija. Nav ko jums pastāstīt tagad uz sitienu. Nu, tā kā jā. Eļas spiedieniņš mums ir labs, jā. Jā, vēl ir labi. Neko? Kā jums tāda braukāšanās? Man jau patīk. Viss, tiekamies finālos. Baterija paliek maz jau.
No ko, braucam pret Juri. Ir noticis tā, kā ir noticis. Bet tas laikam ir labākais scenārijs, kā var būt, ka tev sanāk braukt pret savu čomiņu. Tad tomēr tu zini, ka tālāk tiks viens no jums. Tā kā jā, man bija pirmajā posmā, pirmajā raundā, respektīvi man bija Bairans. Respektīvi nebija jābrauc. Juris izslēdz mūsu labo draugu Garo. Tā kā, un turat iekšas par mums abiem ar Juri, lai kā notiktu, TDRs iet tālāk. Tas laikam tā kā labākais scenārijs, kāds vien var būt. Falšo man atkal iedeva falšstart, bet es pat nebiju izkustējies no vietas. Tā kā jā, es atkal paliku ilgāk pie starta, jo iedegās falšā lampa, un es nebiju pat pakustējies. Tā kā jā, jau kuro reizi ir šī problēma ar tiem, es nezinu, tur dūmi pie vainas vai kas, bet jau kuro reizi mani iedod falšstart pat nepakustoties no starta līnijas. Es par to neesmu priecīgs, man tas skaitina, bet nu kas es tāds, lai kaut ko tur komentētu. Ja būs normāls organizators, tad gan jau, ka liks mums pārbraukt šo braucienu. Būs vien uz parkingu jābrauc. Bet man ir nofilmēts, ka nav falšstarts. Kas tas? Man ir nofilmēts, ka nav falšstarts. Nofilmēts? Protams, reku kameras stāv. Es pat nepakustējos. Ir falšstarts, man parādīja falšstarts, bet es pat nebiju izkustējies. It kā neko pa falšstartu. Nu aizēju pārjautājos, nebiju pat pakustējies. Tu izripojies aizmugurē ārā. Es reāli nepakustējos. Tev aizripojies aizmugurē. Nu, ko tu stāsti? Vispār nepakustējies. Izripoji ārā. Ko tu man stāsti? Es pāripoju. Es pat redzēju, kad iedegās un ir izspiests sajūgs. Es redzēju, ka iedegās falšstarts un man ir izspiests sajūgs vēl tajā brīdī. Bet bija falšstarts. Nu jā, bet es nepakustējos. Nebija tā, ka neizties, ka tu aiziet ātrāk pa Juri. Nu jā, par to jau ir tas stāsts. Lielam izties abi ļoti līdzīgi. Skatāmies video. Visa diena beigusies. Atkal Jāņa Tuplans, garais deguns. Ko diena beigusies? Man nesakmīgi, neveiksmīgi, kā jau redzējāt video. Izstrīdējos ar visiem tiesnešiem, ar visiem flageriem. Ir tā, kā ir. Pa lielam Dāvim, sorry Dāvis, nezinu, kurā klasē. D klasē, laikam. D klasē Dāvim, laikam, otrā vieta. Otrā vieta. Dāvis Robežnieks.
ja nekļūdos arī par sauli. Bet kaut kā tā, pasākums atkal. Es sapratu, ka gada cikliskajā griezumā es esmu tā kā tehnisku iemeslu dēļ visu laiku pakās. Man pazūd motivācija vispār to darīt. Tā kā braukt oficiāli. Jā, neesmu priecīgs, ļoti dusmīgs bija. Daudzīja lietas, sadusmojos, bet nekas pārgāja, nomierinājos, vecāks laikam esmu palicis. Bet jā, pēc manas loģikas šim visam vajadzēja būt tā, ka tas, kas dod startu, tas arī nosaka, vai bija falšs vai nebija falšs. Jo, ja egle nestrādā korekti, un to arī novērots visas dienas garumā, tad vajadzēja pieņemt lēmumu uz vietas, pēc informācijas redzamās. Tā kā mēs esam safilmējuši gan finišu, gan startu. Jā, bet ir tā kā ir, pa lielam. Labi, ka Dāvis mums kaut ko vinnēja. Jurim, protams, nesekmīgi tas viss sanāca beigās. Par maz bišķi tās jaudas bija. Bet, jā, neko. Braucam tālāk, braucam mājās. Visas mūsu dienas šodien galā. Kur visi blīci sēž. Visi dusmīgi. Labi, nē, visi nav dusmīgi. Dāvis priecīgs. Dāvis happy. Tagad Dāvim ātrākā mašīna servisā. Jā, bet vispār pa faktu no organizācijas puses šogad bija ļoti labi saorganizēts. Vispār man ļoti patika, jo tiešām bija viss organizēts. Nebija nekāda bārdaka, mašīnas tika saliktas par rindām un nelaid iekšā pitos, kamēr nebija visi pārējie izbraukuši. Nebija tā, ka kaut kāds viens tur lien visiem priekšā un pirmais visus izbrauc tos treniņu braucienus. Tā, viss gāja gludi līdz kārtējo reizi mums. Jā, es nezinu, kā risināt šo problēmu, bet viņi tur mēģina vainot to kaut ko dūmi, bet dūmi man visi iet uz augšu, tad līdz ar to tas arī izslēdzās ārā. Man trūkst enerģijas cīnīties ar šo faktu, jo ar ēderu seglēm man bija tieši tāda pat problēma un video viss redzams, ka nav nekāda falšstarta. Tev, vienkārši izstum jārā. Tā kā, pa lielam. Oficiālais drag race rullē. Viss, es braucu mājās, atpūsties.